Saposta kā mātes meita, bet kabata tukša kā sērdienītei, lai vairāk nekā 300 pacientu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ģintermuiža justos komfortabli, izmantojot Eiropas fondu finansējumu par vairāk nekā 9 miljoniem latu veikta rekonstrukcija, bet valsts finansējums, no kura tiek apmaksāta pacientu ārstēšana un arī mediķu darbs, pēdējo 3 gadu laikā sarucis par 800 000 latu. Jau gada sākumā mēs nokonstatējām, ka mums netiek apmaksāti ilgstoši atrodošies slimnieki šeit. Un griezāmies gan Veselības ministrijā, gan Nacionālajā veselības dienestā, bet tāda pozitīva risinājuma diemžēl nepanācām. Un principā, lai mēs varētu nobeigt gadu bez mīnusiem, mums pietrūka pēc mūsu plāna kaut kur ap 300 000 latu. Ja finansējums netiks atrasts, janvārī nāksies atlaist ap 100 darbinieku, galvenokārt sanitāras, medmāsas un darba terapijas māsas, bet palikušajiem par šo pašu algu būs jāstrādā garākas stundas. Žēl, ka ieguldīts liels darbs šī slimnīcā un ka tas tiek viss atkal izpostīts, tas ir šausmīgi sāpīgi tiem, kas te mūžam ilgi nostrādājuši. Cik gadus jūs šeit strādājat? 40. No slimnīcas nāksies izrakstīt arī ap 50 pacientus, galvenokārt ilgstošos. Direktors gan atgādina, ka par daudziem ilgstošiem pacientiem parūpējusies pati Veselības ministrija, jo pagājušā gadsimta 90. gados uz Jelgavu tika atvesti smagi slimie no visas Latvijas. Šajā laikā no vairāk nekā 100 šādiem pacientiem palikuši vien 38. Praktiski viņi ir vieni un patstāvīgi dzīvo tiešām nevar. Bet viņa veselības stāvoklis neatļauj viņus noformēt nosūtīšanai uz sociālās aprūpes centriem. Mēs varam izmantot efektīvāk tos līdzekļus, kas ir paredzēti tieši ārstniecībai, lai vairāk saņemtu tieši pacienti, kuriem ir jānodrošina ārstniecība, kas ir tiešā veselības nozares funkcija, iepratim tam, ka ir liela daļa pacientu, kuriem nav medicīniskas indikācijas. Šobrīd arī notiek tikšanās arī visaugstākā līmenī ar Labklājības ministriju, un Labklājības ministrija apliecinājusi, ka šāds iespējas šos pacientus aprūpēt viņiem ir. Risinājumi tiks meklēti vēl mēnesi, bet ja nekas nemainīsies, decembrī tiks uzsākta atlaižamo darbinieku sarakstu sastādīšana. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.